بسم الله الرحمن الرحيم Kas ir islāms? Mūsdienās daudzi cilvēki uzdod šo jautājumu. Islāms ir tēmā daudzām diskusijām, un ļoti bieži cilvēki neizprot šī vārda patieso būtību. Pat daudzi muslimi nav pārliecināti vai zina, kā šo vārdu pareizi tulkot. Korāna teksta tulkojumos vienīgais vārds, kurš netiek tulkots, ir arābu valodas vārds islāms. Tam ir savs iemesls. Ja mēs ielūkosimies arabu valodas vārnīcā, mēs redzēsim, ka šī vārda literāra nozīme tiek izteikta vairākos vārdos. Aslāma ir darbības vārds, kurš ir darināts no lietvārda islām, kurš iekļauj sevi šādas nozīmes: padevība, pakļaušanās, patiesums un miers. Padevība un pakļaušanās rīkojumiem vai norādījumiem. Tas ir skaidrs, bet patiesums. Uz mirkli te apstāsimies. Ja tas prasa patiesumu, tad tas nozīmē, ka tas nevar būt nekāda veida uzspiests, jo uzspiežot kaut ko, tiek izslēgts patiesums. Tāpēc pieņēmums, ka islāms ir ticis izplatīts ar zobena vai kāda cita spēka palīdzību, nav iespējams, jo islāms pieprasa patiesumu. Un visbeidzot vārds miers. Tas ir mierpilns stāvoklis tā cilvēka sirdī, kurš ir izpildījis pirmos 3 nosacījumus. Pēc tam, kad cilvēks patiesi pieņemis padevību un pakļaušanos, viņš izjūt mieru attiecībā uz visu, kas no tā izriet. Bet ko tad tomēr nozīmē islāms? Mēs runājam par šī vārda valodniecisko nozīmi, bet kas gan patiesībā ar šo vārdu tiek izteikts? Kas saistās islāms ar Allahu? Vai Allahs ir Dievs? Vai tam ir kāds mērķis? Un kas ir ilah? Vislielākā nozīme islāmā ir Allaham. Vārds Dievs nav pavisam precīzs vārda Allah tulkojums. Tāpēc, ka latviešu valodā vārdam Dievs ir tikai viena nozīme – Dievs. Arābu valodā vārdu Allah sakne ir meklējama vārda ilah, kurš nozīmē pielūgsmes objektu, vai tāds, kurš tiek pielūgts. Par to var būt jebkas – akmens, nūja, kauls, rokdarbi, kaut kas, ko var uzlikt uz plaukta un pielūgt, zvaigznes, mēnesis, visums. Vārdu sakot, viss tas, ko cilvēks var pielūgt un cildināt, ir ilah. Tāpat tas var būt stāvoklis sabiedrībā, sociālais stāvoklis, darbs, karjera, nauda. Viss tas ir ilah, pielūgsmes objekts. Savukārt vārds Allah neapzīmē vienkārši pielūgsmes objektu, bet ir īstenā Dieva vārds, kurš vienīgais ir pielūgsmes cienīgs. Allah, vienīgais, kurš ir pielūgsmes vērts. Tādā gadījumā, vai šis Dievs ir arābu muslimu Dievs? Jā, protams, bet kā tad ir ar arābu kristiešiem? Vai jūs zināt, ka ir kristieši arābi un jūdi arābi? Arī viņi izmanto Dieva apzīmējumam šo pašu vārdu. Bībeles arābu versijā, kur ir daudz vecākā Bībeles, latviešu vai angļu versijā, pirmajā lapusē vārdu Allah jūs atradīsiet 17 vietās. Tālūk. Kā gan ir ar ticību Muhammedam, sallallahu alaihi wasallam? Vai tā ir kas līdzīgs kristiešu un jūdu ticībai? Kristieši tic Ābramam un jūdi tic Ābramam. Šis pravietis viņam nozīmē monoteisma sentēvu ticību vienam Dievam. Atbilde būs apstiprinoša, jo tas ir tieši tas, par ko runāja Muhammeds. Daudzi cilvēki pat nenojauš to, ka Muhammeds, miers viņam,
ir tiešais Abrama pēctecis. Tieši tā, no Abrama dēla Ismaēla. Ir zināms, ka Ismaēls ir daudzu mūsdienu arābu sentēvs, un izpētot viņa pēctečus vienu pēc otra, mēs nonākam līdz pravietim Muhammedam, miers viņam un Dieva svētība. Kā ir ar pārējiem praviešiem, kur ir cita Abrama dēla Īzāka pēcteči? Tā mēs pazīstam Mozu, vai ne? Arī Dāvidu, Zalamānu un, protams, Jēzu. Un mēs sakām, miers viņiem visiem. Muslimiem ir ļoti svarīgi vienmēr, kad tiek izrunāti viņu vārdi, atkārtot. Miers viņiem visiem. Vai jūs zināt, kas bija kopīgs Mozum, Dāvidam, Jēzum un Muhammedam? Miers viņam un Dieva svētība. Tas bija vēstījums, kuru viņi nesa cilvēkiem. Ābrams lika pielūgt tieši Dievu un vairīties no paganisma un daudzdevības. Mozus, tas taču zināms katram. Mozus 10 baušļi, pirmais no kuriem saka, nepielūdziet neko, izņemot vienu Dievu. Dieva pavēle, nepielūdziet neko līdzās man. Dievs pavēl Mozum šos vārdus iegrāvēt. Kā ir ar Dāvida psalmu grāmatu un Zalamānu, bet, protams, viņiem bija tāda paša pārliecība. Viņu ticības pārliecība nebija līdzīga, tā bija identiska. Un visbeidzot Jēzus, miers viņam. Daudzi teiks, ka Jēzus teica to vai to. Bet ja mēs godīgi ielūkosimies Bībelē, ko mēs tur redzēsim? Mēs redzēsim, ka nevis Jēzus, bet Pāvils bija tas, kuram piederēja visas šīs daudzveidīgas idejas un viedokļi. Bet Jēzus vārdi precīzi atbilst to prāvišu teiktajiem, kuri bija nākuši pirms viņa. Lūk, Mateja evaņģēlis 5:17. Jēzus saka, nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai prāviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Bet, ja mēs ielūkosimies Marka evaņģēlijā, mēs ieraudzīsim pašu galveno bausli. Palūkojieties, kas ir teikts Marka evaņģēlijā. Jēzus atbildēja, augstākais ir, klausies Izraēl, tas kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs kungs, un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, un no visas savas dvēseles, un no visas sava prāta, un no visas sava spēka. Tagad mēs redzam, patiesībā, šī vēsts bija ļoti svarīga. Pielūdziet tikai Dievu un neslavējiet neko vairāk par viņu un viņa likumiem. Tas nozīmē precīzi to pašu, ko savulaik Mekā mēģināja cilvēkiem nest Muhammeds, miers viņam un Dieva svētība. Jo tie atradās tālu prom no savas sentēva Ābrama norādījumiem. Jā, tolaik viņi praktizēja dažus rituālus, bet bez patiesas ticības. Viņi veica tās vietas apiešanu, kuru uzcēla Ābrams ar savu dēlu Ismailu, jeb Ismailu latviski. Un vai jūs zināt, kas šajā situācijā bija visdīvainākais? Šie cilvēki uzskatīja, ka veic tieši to pašu, ko viņu priekšgājēji. Bet patiesībā viņi atradās tik tālu no tā, ka viņu pielūgsmes veids kļuva par vienkāršu fizisku aktu. Bez jebkādas ticības, kā pielūgsmē, tā arī attiecībās starp cilvēkiem. Viņi ieslīga alkoholā, izvērtībā un nelikumīgā patvaļā. Tie nebija labi cilvēki. Atgriežoties pie islāma. Kā ir ar grāmatu, kuras nosaukums ir Korāns? Par ko tā ir? Ir lietderīgi sakt ar to, ka ticība Korānām ietver sevi ticību visiem iepriekšējiem svētajiem rakstiem, kas tiek minēts Korānā pirmās rindās. Ticība tam, kas tika sūtīts Muhammedam, miers viņam un Dieva svētība, un tam, kas tika sūtīts pirms viņa. Korāns stāsta mums par Toru, Zaburu un Inģīļu. Tora ir 5 Mozus grāmatas. Zabura ir psalmi, Dāvida psalmi, bet Inģīļi ir evaņģēlijs. Tāpēc nepietiekami ir ticēt Korānam, nedzīstot to, ka sākotnēji arī šos rakstus tika sūtījis Dievs. Jo Korānā ir skaidrs norādījums ticēt Dieva sūtītiem rakstiem pirms Korāna. Ko tad īsti nozīmē šīs vārds Korāns? Tas nenozīmē grāmata. Vārds Bībele, tulkojot no grieķu biblijos,
nozīmē grāmata. Vārds Korāns ir arābu vārds un nozīmē lasīšanu. Tas, ko lasa. Un tieši tādā veidā Korāns nonāca līdz mūsdienām. Vai jūs zināt, ka Muhameds, miers viņam un Dieva svētība, atkārtoja to tā, kā viņš to dzirdēja no eņģeļa Gabriela, un pēc tam lasīja to cilvēku priekšā? Tagad mēs uztaisīsim nelielu pauzi, pēc kuras mēs atgriezīsimies pie sarunas par šīm grāmatām. Turpinājums nākamajā video.